Raidījumu piedāvā Mobile Latvija un Continental vācu tehnoloģijas jūsu drošībai. Čau visiem! Šodien mūsu testā divi populārākie vāģi, ko tirgu var nopirkt faktiski, jo tas ir Škoda Kodiaq. Divos populārākajos arī izpildījumos. 2 litru dīzels ar pilnpiedziņu un lādējamais hibrīds priekšpiedziņā. Paskatīsimies, kurš mums labāk patīk, pāanalizēsim un iedosim savu verdiktu. Šis konkrētais auto, 2 litru dīzels, pilnpiedziņā, ko nu vēl vairāk vajadzētu, ietilpīgs ģimenes auto, taču ir viena nianse. Šķietami te uz 100 vai pat vairāk kilometru sniedzamību tikai uz elektrības hibrīda izpildījumā vajadzētu būt smagai baterijai un kopumā sarežģītai sistēmai iekšā tajā automobīlī. Taču 2 litru dīzeļdzinējs pilnpiedziņa laikam tomēr prasa savu svaru atšķirību. Un 1,5 litru turbo benzīndzinējs kopā ar šo te hibrīda sistēmu ir vieglāks risinājums. Iespējams, ka daļa no papildus svara dīzeļu versijai ir saistīta ar to, ka dīzeļu versijai ir iespējama 7-vietīgā komplektācija un ir arī rezerves ritenis. Kopumā Kodiaq, protams, ir ļoti ietilpīgs automobīls, un tas arī ir bagāžas nodījumā redzams. Šeit ir arī visādi Škodas Simply Clever risinājumi praktiskām lietiņām, un rezerves riteņi, protams, šeit nav, tāpēc, ka te ir uzlādes vadi. Tieši tāpēc lādējumā hibrīda variantā 7 vietu izpildījuma nav. Vienīgā būtiskā dizainiskā atšķirība, ja neskaita krāsu un disku dizainu, ir šis te. Tur ir ātrā uzlāde. Škoda Kodiaq, protams, ir ļoti ietilpīgs automobīls un ērts automobīls, un atrast sēdpozīcija ir vienmēr samērā vienkārši. Tas, kas man ļoti patīk šajā visā, ir šīs te fiziskās pogas. Fiziskās pogas gan uz stūres, gan arī klimata kontrolas blokam. Šeit var arī pamainīt dažādas režīmus, ko šīs te pogas vai slēdži palīdz regulēt. Tā kā kopumā praktiski, ērti, ietilpīgi un saprotami. Dažādi iespējamie izpildījuma varianti, kā piemēram šajā automobīlī ekrāna izmērs ir lielāks nekā otrā. Un ir dabonami arī šādi te ādas apdars sēdekļi ar masāžas, apsildes iespējām un dažādām citādām patīkamām fičām. Kā jau vairāk kārt esmu minējis, Škoda Kodiaq ir ļoti ietilpīgs automobīls. Arī šajā te dīzeļdzinēja izpildījumā ar 7 vietu salonu, nu, teiksim tā, arī otrā rindā ir ļoti ērti, un pabīdot šos te sēdekļus uz priekšu uz aizmuguri, mēs varam arī atbrīvot vietu trešajai rindai. Tā kā gan galvai, gan rokām, gan pašam, gan trietā, tiešām ļoti daudz vietas, ļoti praktiski risinājumi. Tagad mēs sēžam dīzeļversijā. Šī konkrētā automašīna ir aprīkota ar 19 colu riteņiem un vasaras riepām. Pagaidām ir skaidrs tas, ka Škoda Kodiaq 2 litru dīzeļu izpildījumā pilnpiedziņā brauc tieši tā, kā tam automobīlim ir jābrauc. Pietiekami līgani, komfortabli, salons ir pietiekami kluss arī, un jā, kopumā ļoti paredzams braukšanas komforts un vispār braukšanas tās kvalitātes, ko mēs arī no šāda te automobīļa sagaidām. Stūre viegla, pietiekami precīza, piekari, nu mēs jūtam, protams, to svaru, to smagumu centru augsto mēs jūtam, tas viss ir pareizi, saprotam un loģiski. Sēdpozīcija laba, šie te ādas beņķi ar masāžu priekš manis varētu būt drusciņi sportiskāki. Tomēr arī šis te materiāls, ar ko šie te ir apstrādāti, viņš nekad tā kārtīgi nesaķer tavu ķermeni līkumos, bet atkal jau jāatgādina, ka šis ir 7-vietīgs ģimenes automobīls, un tas noteikti nav primārais, kas ir vajadzīgs. Visā citādi gan kārbas atsaucība, gan bremžu pedālis, gan piekare,
gan stūres sistēma ir balansā. Varbūt pie šī te komforta, kā tas automobils brauc, reizēm pat liekas, ka stūre ir drusciņ pa asu. Viņa varētu būt pat vēl maigāka, lai būtu pilnīgs tāds balanss, lai tā sajūta par automobili būtu tāda kopīgi vienota un tāda viengabalaina, ja tā var izteikties. Bet citādi ļoti vienkārši braucams, ļoti vienkārši saprotami, bet pietiekami dinamiski, pietiekami ekonomiski un vienkārši. Pirmie metri ar hibrīda automobīli. Pirmais, ko es varu uzreiz pateikt, tad šim te abiem automobīļiem, protams, ļoti atšķirās komplektācija. Šeit ir auduma sēdekļi, bet, teikšu godīgi, auduma sēdekļi notur ķermeni labāk, tātad sportiskāk drusciņa sajūta ir sēžot tajos pietiekami ērti. Tas, kas ir obligāti jāpiemina, ka šai te hibrīda versijai ir jau skandināva tipa ziemas riepas un ir 18 colu diski, tā kā tas noteikti kaut kādā veidā ietekmēs vadāmību, un to faktiski var just uzreiz momentāli, jo, protams, uz stūri reaģē automobīls netika asi. Šajā gadījumā gan jāsaka, ka tas pat kaut kādā veidā izlīdzina šo te balansu. Ja es teicu par dīzeļu versiju, ka normālajā režīmā tā stūri ir pat drusciņ pa asu pret to šasijas regulējumu, tad šajā gadījumā liekas, ka viss pat ir labāk. Uz elektrību ir klusāk, vibrācija ir mazāk, kas ir absolūti loģiski. Citādi patiesībā tie automobīļi brauc līdzīgi. Es tā, teiksim, no braukšanas viedokļa es baigi nejūtu to svara atšķirību, jo dīzeļu versija tomēr ir smagāka, un nevis par dažiem kilogramiem, bet par vairāk kā 100 kilogramiem smagāka. Un parasti to tā kā jūt, šajā gadījumā to īsti nejūt. Ja tā dinamiskāk pabraukt, tad uz pirmo sajūtu, protams, dīzeļu versija ir daudz atspērīgāka un dinamiskāka nekā šī te hibrīda versija, kas ir tikai absolūti loģiski. Drusciņ vieglāks tas automobils ir, drusciņ vieglāk tas brauc. Visādi citādi tie ir faktiski ļoti līdzīgi saliekami. Lielāko atšķirību jūs jutīsiet visdrīzākais tikai kaut kur bezceļos, tur, kur pilnpiedziņi darīs savu labo darbu un kaut kādos ziemīgos apstākļos. Nu ko, 3 ierastās labās un viena netik labā lieta par dīzeļa Škoda Kodiaku. Pirmā – dinamika un jauda, forši, pilnpiedziņa, ļoti labs variants. Trešais, kas man patīk, ir tas, ka tas var būt arī 7-vietīgs automobils. Tas, kas nepatīk, tā ir cena, jo tā ir lielāka nekā hibrīda versijā. Nu, un 3 lietas, kas patika hibrīda versijā. Pirmā ir tā, ka var braukt tikai uz elektrības. Otrā ir tā, ka vienkārši šis automobils ir klusāks, mazāk vibrācija. Dēļ tā, ka ir benzīndzinējs un šī elektriskā piedziņa. Un trešais, kas patīk, protams, ir tas, ka tā cena ir labāka. Tas, kas ir šis te trūkums hibrīda versijai, 7 vietas nevar dabūt, pilnpiedziņu nevar dabūt. Noslēguma verdikts šim salīdzēšajam testam ir gaužām vienkārši. Ja jums ir jābrauc gari gabali, jāvelk garas, smagas kravas, dīzeļa versija viennozīmīgi labāks variants. Ja jūs braucat pilsētā, mazākus gabalus un gribat nedaudz vairāk komforta, hibrīds ir jūsu risinājums. Raidījumu piedāvā Mobile Latvija un Continental. Vācu tehnoloģijas jūsu drošībai.